Labdien, esmu Linda, un ir saulains 27. maija rīts. Atrodamies aizputē MX Rančo, kur šodien norisinās Superkausa otrā posma Boža balva. Ir 10:10 no rīta, un sportisti gatavojas savam pirmajam braucienam. Kāda šī diena izvērtīsies, to uzzināsim vēlāk. Vai tu esi gatavs savam pirmajam braucienam? Jā. Esam Aizputas novada lažas pagastā. Šodien iepazīsimies tuvāk ar komandu, kurā lažas nenotiek. Hello, I am Vytautas Kučas from Lithuania. I come from Šiauliai. I ride for MX Pro class with Honda 450. Reizes Čudrans, 18 gadi, jauniešu klase no Cēsīm un 87. numurs. Man sauc Kārlis Polnieks no jauniešu klases, numur 37. Es esmu no Talsiem. Man sauc Edvards Rozenbergs, braucu jauniešu klasē ar 63. numuru un esmu no Ventspils. Mani sauc Harijs Verževskis, startēju jauniešu klasē ar 105. numuru un esmu no Salzgrievis. Man sauc Niks Jansons, startēju jauniešu klasē ar numuru 97, esmu no Ventspils. Man sauc Rihards Dumpis, braucu jauniešu klasē, numuru 120 un esmu no Saldas. Man sauc Vido Predols, esmu no Pāvlos, braucu jauniešu klasē ar numuru 555. Ralfs Reinfelds, 16 gadi, braucu Quadra Pro klasē un pārstāvu motoparku Skandava MX team. Man sauc Kārlis Mandrājs, numurs 64, esmu no Liepājas un braucu Quadra Pro klasē. Nu, kas tad notika? Stāsts tik labs un kas notika pirmajā aplī? Nokrita. Zin tramplīnu te pārbraucam. Var redzēt. Un kāds tālāk, kādi mērķi? Nezinu, nogastīs. Stampās grīdu? Jā, riktīgi. Parād kādu purinu Superkausu. Nemāk. Purināt. Nu, nekautrējies. Labi, šito mēs pēc otrā parādīsim, jā? Un kā tu domā, kā tev izdosies otrais brauciens? Nezinu, trīniekā jāmēģina. Šis labs. Kā rezultāti? Apmierina šodien? Nu, šodien jā, bet vajadzētu bišķi kā ātrāk vēl uzbraukt. Nu, vajadzētu gan jā. Labi, tad jau pēc otrā brauciena. Tā kā ar uzvarētājiem sarunāsimies. Jū, arī. Nu, čau, Gati. Stāsti, kā tas gāja pirmajā braucienā? Nu, pirmajā braucienā ne īpaši, jo neviens šis priecinieks nav. Tā dzirdēju, ka tu esi jaunākais dalībnieks, tā ir? Un cik tev ir gadu? 10. Ļoti labi. Cik ilgi jau trenējies? 5 gadus. 5. Nu, pusdzīvi treniņā. Tā ir pareizā attieksme. Un kā tu domā, kā prognozē gala rezultātu? Aizmirst, kāds 13-10. Nu, nav jau slikts sākumā. Nākamajā Superkausā piedalīsies? Nezinu, kā tētis izlems. Nu, tad visi turēsim īkšķi, lai tētis izlemj par piedalīšanos. Ja ne? Labi, paldies! MX Pro klasē pēc pirmā brauciena 6. vietu ieņem lietuvietis Vytautas Bučas. Hey, Vytautas, how was race? It wasn't too good. All my opponents got in the front and made a really big gap on me, so I'm not happy with my performance. So, and 6th place, is it good, is it bad? Well, for me it's, of course, I always want to be first, so 6th place for me, I think it's not good. Especially when the guys in the front, you know, got so much in the front of me, so yeah, it's not good. Okay, we know you can better, so good luck. Thanks. Getagt wird, wer schmeckt.
Schmerzen kennt. Esam satikuši šīdienas ekskluzīvāko zvaigzni, Mārtiņu. Un kā var komentēt, kāda trika šodien būs? Pirmkārtām ne zvaigzni. Es vienkārši mazliet brīvāk domāju nekā parastie cilvēki. Ja? Trikus, centīšos parādīt visus trikus, kurus es esmu atstrādājis. Varbūt kaut ko parādīšu, to, ko vēl Latvijas skatītāji redzēja. Schmerzen kennt, vom Feuer, das in Lust verbrennt, ein Funkenstoß. Ko, Kārlīt, šodien izpurināja visu superkausi, ja? Jā, tas sanāca. Tā sanāca. Pašam prieks? Jā, bet varēja labāk. Vēl labāk. Ka varētu dabūt 2 pirmās vietas? Nē, tā braukta negāja tā, kā gribētos. Kā ar konkurentiem? Tas starts bišķi tā īsti nesanāca un bija bišķi kā iesīst. Kā otrais brauciens? Slikti. Tā kritiens. Bet, pats es apmierināts ar gonku. Kofertējumā, kurš es? 8. Jā, šitā gonka ir garām. Ko, noslēgums tomēr uz pozitīvas nots, vai ne? Jā. Blakus piecstāvam nav slikti. Arī smaids parādījies. Jā, 2 punktus no 3. vietas arī, bet pa laimi mēs 1 punktu apsteidzām 5. vietu. Un 4. vieta komanda ieskaitē. Tāds sasniegums es 3 gadu laikā. Mēs visu laiku gājām, bet neizdevās. Tā kā šis pirmais gads, ka mums tas izdodas, 2. sacensība. Ļoti liels prieks. Ko, apsveicu ar 4. vietu komandu kofertējumā. Un kā vērtējat šo 2. posmu superkausu? Īstenībā ļoti ideāli. Cepur nos puišiem, viss, kas nocīnījās, kas brauc, kas arī 10, 20 vietās, bet paldies visai komandai. Superkausa 2. posms aizputē ir noslēdzies. Putekļi, motoru rūkoņi un uzvaras garša arī Dobelē 3. posmā 17. jūnijā. Tiekamies tur! Bang, bang!